Šodien mēs atrodamies Arēna Rīga, kur norisināsies basketbola ballīte, un iesim pajautāt, kā spēlētāji jūtas. Kāds sajūtas tev pirms spēles? Ļoti patīkams. Enerģijas daudz. Cerams, ka uzvarēsim un cīnīsimies. Protams, ka komanda ir gatava. Tā ir spēle, ko mēs ilgi gaidām. Basketbola ballītes otrā daļa. Zinām, ka tas ir svarīgs pretinieks. Vicečempioni un mēs esam nopietni gatavojušies nedēļu un skaidrs, ka Džeki ir gatavi. Sagaidīsim šodien pirmo reizi laukumā arī, tā kā visi ir mobilizējušies. Jā. Un kā tev liekas, vai ir spēlētājiem neliels satraukums? Es domāju, ka vienmēr ir, arī man pašam ir bišķiņ tāds vēderā jūtams tas, bet es domāju, ka tas sportā tas ir nepieciešams. Zini, ka tu esi gatavs mačam un tev tas ir svarīgi. Tas labā mandrāža ir vajadzīga lieta, tā iedod tikai papildus enerģiju. Bērziņ, es varu tev pajautāt? Jā, droši. Vispār, Francis Lācis teica, ka tev stils ir ļoti labs un tev jāpiedalās Riga Fashion Week. Kasparam Bērziņam ir izcils fashion sense. Es domāju, ka viņam jāpiedalās Riga Fashion Week. Vai tu nākamgad plāno piedalīties? Jā, es dzirdēju šo viņa izteikumu. Es uzskatu, ka viņš nav pamatots. Es vienkārši ķerties, kā man ir ērtāk un kas ir pieejams. Nē, es neplānoju piedalīties Fashion Week. Labi. Un vai tev ir satraukums neliels pirms spēles? Jā, vienmēr. Pilnīgi vienmēr satraukums. Jā, man ļoti rūp katra spēle. Ja tev kaut kas rūp, tev nevar nebūt satraucies. Labi. Jā, bet viņš pāries tikko kāds tieši laukumā. How are you feeling as this is the first game playing in Riga Zelli? I mean, it feels good to finally be able to play. Want to play last week. Obviously, some stuff happened, but yeah, just excited to play. And how do you like Latvia? It's pretty good so far. I mean, I've only been here like 2 weeks, but as long as this is the coldest it will get, I'll be good. You're good. Kuru kāju tu pirmo vēlas botā iekšā? Kā zeķi labo. Kā zeķi? Tāpat kā zeķi labo, jā. Labo zeķi un labo kāju bots. Labi. Mums bija pirmais Rīgā tāds barčiks, kur bija barčiks, kur bija āls, bet tur arī bija basketbola gros, un mēs katru vakaru, principā, kad gājām ārā uz to barčiku atpūsties, mēs arī spēlējām daudz basketbolu, un tur es arī dabūju savu krūto traumu. Man celuma operācija vajag. Jā, principā man patīk uzspēlēt basketbolu, bet pēdējos pusotru gadu, divus es tā stipri mazāk spēlējis, bet sekoju līdzi iespēju robežās, kas notiekās gan lokāli, gan starptautiskā līmenī, un, protams, ļoti daudz sekoju līdzi arī Latvijas izlasēs skaistām spēlēm, kas notikās Āzijā. Jā. Kurš ir jūsu favorīts spēlētājs? Abiem? Tu nāc, tu ej, pēkšņi sēsmo, pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērķa līdz, un mēs to lej. Tu nāc, tu ej, pēkšņi sēsmo, pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērķa līdz, un mēs to lej. Tas ir tas čempionu sajūts. Tu paņem iekurīt to pajūk. Man liekas, mēs dedzinām to sajūk. Vēl berzē rokas ar lielu sajūtu. Tie ir tie optimālie varianti. Mēs esam tavi karāti, mēs esam tavi grandi. Mēs esam tavs nāves metāls, tavu ikmet tanki. Kaut apkārt pārāk daudz ir dilitanti. Mēs esam tavā mesijā, mēs esam tavi pranki. Mēs esam tavs Robins Hoods, tavi Kildem Blanki. Tepat tā mērķa līdz, un mēs to lej. Tu nāc, tu ej, pēkšņi sēsmo, pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērķa līdz, un mēs to lej. Tu nāc, tu ej, pēkšņi sēsmo, pēkšņi beidz. Ar kādu punktu skaitu tavuprāt veiks spēlēt Zelli šodien? Plus 5. Domāju, ka plus 8. Tas ir Mēs ļoti labi sagaidījām Zelli savā komandā. Devām viņam iespējas iemest
jābūt apmierinātiem rezultātiem. Man ļoti patīk mūsu sniegums. Rīgas Zeļi ir uzvarējuši ar rezultātu 89 pret 86.